Hei, kāda tev plāna 10. oktobrī? Es došos uz projektu vadības konferenci 2025. Pastāsti, kas ap konferenci? Es piedalījos pagājušajā gadā, un tas bija vērienīgākais projektu vadītāju pasākums Latvijā. Tas notiks arī šogad, un vēl jaudīgāk, aktīvāk un interesantāk. Labirints 2.0. Kāpēc labirints? Jo projektu vadītājs vairs nespēlē spēli fiksētā labirintā. Pasaule kļūst sarežģītāka, ātrāka, neparedzamāka. Tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, ilgtspēja un psiholoģiskā drošība maina spēles noteikumus. Šī gada konference ir par spēju lasīt šo mainīgo karti, par jaunu rīku izmantošanu navigācijai, par pielāgošanās mākslu un līderību neskaidrībā. Hei, ieintriģēji! Šogad, tieši tāpat kā iepriekšējā gadā, būs dažādas interesantas tēmas. Kā vadīt projektu šodien, esot tādā nemitīgā kustībā starp termiņiem, pārmaiņām un ikdienas spriedzi? Kā sadarboties dažādās paudzēs? Kā attīstīt projektu vadītāju kompetences? Un kāda tad ir tā labākā pieredze Latvijā? Projektu vadības pieejas un jaunākie risinājumi. Par to visu projektu vadības konferencē. Klau, vai ir iespēja iekļaut konferencē tēmu par mākslīgo intelektu? Bingo! Arī tas būs. Mākslīgais intelekts ir kļuvis par ikdienu. Tas vairs nav tikai rīks. Tas ir daļa no projektu komandas. Projektu vadītājiem šodien jāprot sarunāties gan ar cilvēkiem, gan ar sistēmām. Un jāzina, kad uzticēties intuīcijai, bet kad datiem un algoritmiem. Šogad padiskutēsim par to konferencē, iepazīstot konkrētus risinājumus, kas palīdz vadīt projektus gudrāk, ātrāk un jēgpilnāk. Un zini, kas bija vērtīgi pagājušajā gadā? Varbūt var padalīties? Praktiskās sesijas un simulācijas spēles. Nenoliedzami, arī šogad mūs sagaida daudz praktiskas pieredzes. Mūsu zelta sponsoru pieredzes stāsti, kas būs lieliska iespēja mācīties no labākajiem, un, protams, arī praktiska darbošanās grupās, simulācijas, lai izaicinātu sevi kā projektu vadītāju. Konference nav tikai lekcijas. Tā ir vieta, kur satikt kolēģus, atgūt enerģiju un sajust, ka tu neesi viens šajā dinamiskajā un dažkārt varbūt haotiskajā projektu vadības vidē. Labs plāns šodien ir labāks nekā ideāls plāns rīt. Tādēļ tiekamies 10. oktobrī Riseba lielajā zālē, lai smeltos jaunas idejas, dalītos pieredzē un apgūtu prasmes, kā vadīt projektus pārmaiņu laikmetā. Šī ir vieta, kur rodas kontakti, dzimst sadarbības un atgriežas pārliecība, jo pārmaiņu laikā vissvarīgākais resurss ir cilvēks, un tas esi tu. Nāc uz projektu vadības konferenci!